Sveiki visiem! Es šodien testēšu 4 cieta vaska seļas. Mēs testēsim, vai viņi ir labi, vai viņi vienkārši viss vienādi, ka tur var vienkārši lēto nopirkt. Un vienīgi šito notestēsim, vai viņi tur atšķirās kaut kas, tur skrāpējumiem un tur šķidrumiem, izturību un ko tur tādiem tur veidiem. Tie 3 cietie vaska seļas, viņi nav sponsorēti šajā video. Tad nozīmē, ka šitie visi ir no saviem līdzekļiem nopirkts. Un tas ir viss, ko es gribu pateikt to. Un vienīgi mums ir pirmais paštaisītais vasks. Tas ir, ko mājas tad taisīja diezgan palielā bunžā. Un šitas ir 5 eiro. Atkarībā, cik tur tilpumam tur taisa. Un 5 eiro var veikalā nopirkt, kā jau gatavo, no Paint Eco mazo vasku koku virsmām. Tas nav kaut kāda diskriminācija tur citiem, kā pērk šitādu maziņo. Tas ok tur. Bet vislabāk būtu, ja uzstājas pats tur. Bet vienīgi tur citi prasīt. Bet es nezinu, kas viņam ir iekš, kā tur vajag, lai varētu uztaisīt. Kāds tur tas recepts. Tur ļoti vienkārši. Tur vienkārši ir vasks un linēļi. Tad tas viss, lai varētu uztaisīt to. Bet vienīgi šis būs matētā veidā. Bet, ja grib spīdīgo, kā vēl, lai viņš bišķi spīd, tad vajag to. To vajag pielikt klāt, ja grib spīdīgo. Bet, arī matētais nebūtu nevainas. Viņš arī gluži nav cieta vaska eļļa, bet, viņš ir vasks ar eļļu. Ķeramies ar otro. Paint Eco. Vienīgi šis ir pusmatētais, un šīs ir ražots Latvijā. Es jūtos, kā es esmu īsts latvietis turot šitādu lietu. Ir maksā kaut kāds 23 eiro. It kā dārgi tas ir priekš citiem, bet vienīgi šis ir dabiskā veidā, tās vasks. Viņš, kā domāts, grīdām tur un mēbelēm. Un tagad tur trešo Osmo. Arī cieta vaska eļļa. Tas ir ražots Vācijā šitas. Tas ir matētais. Tur ir dažādi veidi, tur pusmatēto vai spīdīgo, tur daudz veidu. Es paņēmu matēto. Viņš nav gluži kā linēļi ar vasku, bet viņš ir dabiskā veidā ir. Bet viņam ir savādāk taisīt tas recepts. Vienīgi šitas maksā tur 50 eiro apmēram tur tādu. Tāds pašs tilpums, cik Paint Eco. Tur ar 2 Paint Eco nopirkt. Viņš ir tur grīdām un mēbelēm un ēdieniem var arī. Un viņš ir kā bērniem drošs, ka tur, piemēram, kaut kādām tur mantām tur, grīdām tur sasmērē, kā bērni, ka var droši spēlēties tur. Kā nekāds tur nav kaitīgums vai kas. Šis ir dabisks, ļoti drošs. Tur varam nolikt, tas viss pa Osmo un tālāk pa Rubio. Rubio Monocoat. Šitas ir ražots no Beļģijas. Šis ir 2 komponentu cieta vaska eļļa. Šis tā kā būtu tas laka 2 komponentu, špaktela 2 komponentu, un tur ir cieta vaska eļļa 2 komponentu. Šis ir tāds maziņš, kurš 100 eiro maksā. 100 eiro. Viņš ir kā grīdām un mēbelēm tur paredzēts. Un vienīgi tas, kas plusā viņam vēl ir, tikai vajag vienreiz saklāt ar vasku to. Ar šitiem, vienīgi es diviem zinu, ka tur vajag 2 reizes saklāt ar vasku. Ar šitiem ir jāgaida dienu, 24 stundi, tā, šitam arī. Bet šitām tur nav vajadzība, jo tu vienkārši pieliec cietinātāju tur, un tad viņš nožūs ātri tur. Vienīgi arī kā Rubio viņš ir domāts, ka izturīgs ļoti. Un viņš jābūt labāks pa Osmo, kuru mēs redzēsim, kāds viņš ir. Bet tas ir viss pa tiem vaskām. Mēs varam ķerties klāt tādu smērēšanu, ar kuru materiālu mēs smērēsim. Un kāds tas būs? Ozola dēļiem. Šito tieši mēs uztaisīsim tos dēlīšu veidu, lai varētu izmēģināt tos cietos vaskas seļus. Bet it kā tie nav tik slikti. Un vienīgi no šitiem es biju taisījis to Goswood logo, kas tur man karājās tagad tieši par to CNC. Ja jūs gribat apstīties, jūs varat aiziet apstīties to. Varam uzsākt taisīt tos dēlīšus.
tu bišķi arī tur tāds skaidains tur viss. Nu kaut cik tagad iet. Vienīgi man pašam jāpūšās tagad. Re, kur ir tie dēļi? Apskatīt kāds dēls tur. Nu šīs dēls ir noslīpēts ar 280 rupjum, tiem visiem 4, un ar šitiem varam uzsākt smērēšanu. Sveicināt manā tur darbgaldā, tur, kur smērēšu tās cietas vaska eļas. Un vienīgi pirmo mēs izmantosim to paštaisīto vasku. Vienīgi tie, kuri nezina, kā strādāt ar tādiem, tad es varu paskaidrot, kā darīt. Vienīgi tad var smērēt visādos veidos gandrīz. Bet vislabāk, ja lupāt ņem iepriekš linēļām, vai ja izmanto to vasku ar linēļu, vai tur arī ir minerāla eļļa, kuru var arī lupāt izmantot. Bet tur izmanto arī ar rotu. Vienīgi šis ir drausmīgi ot. Ar šito es neizmantošu, bet es izmantošu ar lupatu. Vienīgi tur salots. Ja lupat ir rokās, ka viņš tieši, kas sasmērēts un ko tad viņš piesūcinies pie to, un viņu var pats liesmoties. Principā visiem cietiem vaskajiem eļļām arī ir, kā viņi var paši uzliesmot un ko tad. Tur ir 2 varianti, lai izvairītos tādām situācijām. Viens ir, kad tu pabeidz sasmērēt to kaut kādām materiāliem vai ko tu taisi. To lupā tur nomazgā pie izlietens kārtīgi, lai nebūtu. Tad atstāja, lai viņš bišķi pažūst, un tad tu vari izmest miskastē. Tur arī vēl viens variants, ka tu esi nomazgājis to lupat, vai arī, kad tu pabeidz to sasmērēt, tu vari iemest krāsni tur sadedzināt vienkārši, lai nebūtu. Vienkāršos principus jāseko līdzi. Un tur, ja drēbēm tiek, tad viņi var mazgāt nost tur, lai paši tur nedeg. Šitai vienkārši ieberž tā kārtīgi. Un viņš tāds smuk tur, ko tumšs var redzēt, jau uzreiz veidojās šitādu vasku. Ja atstājot bišķi, lai viņš piesūcinātu, ka labāks variants, bet tur it kā šito vasku var kā noslaucīt jau tur kārtīgi noslauc. Tur var vienkārši ar parastu salvēt, bet lielāko daļu tur izmanto ar lupatu. Bet salvēt arī labi tur. Tur vienkārši vajag kaut kāds, kas tur pārpalikumu palikuši, noslaucīt nost. Un ieteicams, ja 2, lai nesaķēpētu vai ko šitā kaut kā. Vienīgi tas vienpus tagad. Rekut, kāds viņš ir spīdīgs. Tāds. Un tad viņu atstāja tur, lai viņš piesūcinās, tur 2-4 stundu, bet vienīgi tur nemest miskastē ārā. Ja tu esi sasmērējis ar linēļu vai kādiem citiem vaskiem un cietu vaska eļļām. Tagad ar Paint Eco tur strādāsim. Vienīgi pirms lietošanas tur bišķi sakratīt. It kā tur vajag kā kociņu tur samaisīt, bet šitā arī tur derēs. Tā mums tur ir. Pājams lupat. Vienīgi šito var izmantot, ne tikai tur lupat, kur es izmantošu viņu, bet tur var ar rotu, ar rullīt, bet vienīgi viņš princips var teikt, ka līdzīgs kā vaskam, tikai šis ir šitā veidā tur. Tak. Un akurāt attais vaļā. Apkārtēji. O, šis ir zeltiņš. I love gold! Zeltiņš. Viņš tāds īpatnējs smags. Ir iesakāms, ja ar cimdiem tur uzvalk. Vienīgi, kur es noliku, tur kabatājs bija ielikt. Ir ieteicams, ka, ja cietos vaskas eļļas strādā, tad ar cimdiem, lai tur nepieķēpā. Es kā daktars tagad tur operēšu dēlīt. Vienīgi paņemšu to gadījumam. Vienīgi, ja kas šitas ir no Temu tur pasūtīts. Bet ie labs tur, ja gadījumā tāda. Bet tur ir labāks. Un tagad tur iemērcē iekšā zeltiņu. Un smērē iekšā. It kā varbūt šitām nevajag tam cimdiem, bet visi iesakāms būt. Jo tad
pašam nav eļļains pirkstiņi. Es esmu oficiāns. Iespējams, ka kāds prasīs, kāpēc tu šito dēlu neliec virsū jau tam dzeltenajiem, lai otru pusi sasmērēt. Es nelieku tāpēc, ka es negribu sabuktēt to dēlu. Viņi plasmas, viņi paciet tur. Viņi gali, viņi nav reāli spits, bet viņi pietiekami tādi, ka viņi var sabojāt to dēlu, ka nav smukums. Liekam tā. Un tad pagaida kaut kādi 10 minūtes. Tas principā visam tiem cietiem vaskam eļļām, lai viņi sasūcās. Tas, kas ir palicis, to noslaucīs nost. Kā jums pa dzīvi? Man labi. Vienīgi tur bišķi garlaicīgi, kā jāgaida, kad sasūksies kā vaska. A few minutes later. Tagad tur salcīši nost, tur paņem salvets vai lupat, audumu lupats. Un tāds slauc nost. Vienīgi rekord, kāds izskatās, vienīgi es teikšu, ka izskatās zeltiņi. Ļoti labi tāds. Viņš, tas ir pusmatētais. It kā pašlaik es redzu, ka viņš spīdīgs. Un, šis izskatās labs tāds. Latvijas ražojums diezgan labs tāds. Bet tad redzēsim, kā testā viņš ies. Nākošais ir Osmo, tur matētais. Šīs toču nebūs spīdīgs. Bet vienīgi šitām obligāti vajag cimds, jo no plikā brokam tev ir iespēja, ka viņš būs tā kā lak gan reiz vai tev saklājas ar pirkstos, ko tu rokā. Nav patīkami, es to varu pateikt. Tur vajag samaisīt viņu. Vienīgais skrat. Šīs tāda krēmīgs. Izskatās garšīgi, varbūt es varētu iedzert. Nē, tur nedzeršu tādu. Iemērca iekšā. Un tāda vienīgā kas par Osmo, kad strādājot, viņš smacīgs. Tur var iekšdarbiem likt, bet ir ieteicams, ja ir labi vēdināts tēl. Viņš ir dabisks, bet tur, ja pailgi sēdēs neventilētajā gaisā, tad tu gan izvai, smoc nost no viņa. Ja tā izgarošanas viņam tad nav labākais, viņš tāds tas bija iztēlojies, bet viņš nereāli smirdīgs. Vienīgi iesakāms, kad smērējot, ka vienpus sasmērē, atstāja, un pēc tam saslauc. Un pēc tam otru pusi sasmērē, saslauc, un pēc tam atstāja žot viņu. Tā būtu pareizāk. Tur sasmērēju. Vienīgi tur nav vislabākais ar lupatu, jo ar lupatu tu nesataup tam linēļām un cietiem vaskam eļļām. Viņš sasūcās iekšā un tas ir, kur tev tērējās tas. Vienīgi tur ir, ka var arī izmantot ar špahtelāps, gumijotais. Tur uzlej virsū, tas ir visvairāk, ja tā kā virsam ir lielais. Tad tu tā kā līdzini, glaud viņu. Un tad viņš, pats tur iesūcās un ko tu. Tam arī būs, ir jāgaida 10 minūtes, vismaz, lai viņš sasūcās tā kārtīgi. Un pēc tam tur noslauc. 20 minutes later. Vienīgi tu tagad varam paņemt. Rekur. Viss tāpatās. Tikai šitām vajag gandrīz vai kā rīvēt. Tur ir tāds kā lipīgums viņam. Ja tur ir lipīgums, tas nozīmē, ka tas ir tas, pārpalikušais. Un šito ir gandrīz vai ka jānoslauc tā, lai viņš kā gluds ir. Tāds, ka viņš, var skarties tāds sajūta. Kur ir matētājs. It kā spīd arī tur bišķi. Bet viņš ir matēts tur. Tas ir man tā redzam. Bet tā ir labs viņš izskatās. Un tagad iespējami, kuri visi gaidījuši, ir Rubio Monocoat, ko mēs izmantosim. Vienīgi, tad kā izmantot viņu? Vienīgi, tad mēs paņemsim šprices. Tie ir medicīniskie vienkārši, nevajag adatiņus. Noliks malīgi. Un ieteicams, kā atsevišķi, ka ne uz vienu. Rekur špricīts, vienīgi tie ir nereāli maziņi. To plasmas ņem nost. Vienīgi, kā jābūt tur. Ir 3
Tad, un B ir 1. Tad. Tas ir 3 pret 1. Kā tad šitās ir vairāk sanāk nekā šitas. Un vienīgi mēs tad attaisīs vaļā. Pēc apraksta, ka vada strādāt, var stāvēt kaut kur apmēram 5 līdz 6 stundām. Tad kaut ko viņš var. Tad nav tik traki, ka nav tāda kā superfiks jābūt. Tad viss normāli. Arī tāds balts. Pieniņš. Varbūt pamēģināt? Nē. Tagad otru. Šis nav tik traki, tad tāda smaka. Vienīgi buņģiņu grūtāk to taisīt vaļā. A few minutes later. Kā es... Es taču nepareizi tad. Johaide. 1 hour later. Kāpēc viņš tik stingrs? Tad... Pat tas dzels pats tur locās. Jo. 75 years later. Notaisies. Ai, bet mans pirks. Vienīgi tur ir gandrīz līdz augšai. Tur vienkārši caurspīdīgs viņš ir. It kā šitām nav jābūt tas, kā kaitīgums. Viņš nav tā kā osmo, tur tas smak viņam. Vienīgi tāds patīkam gandrīz. Nav ieteicams tur smaržot visus tos. Tie varēja būt kaitīgi un tur nav tik labi priekš to. Te, kur trauciņš. Un es ņemšu, ja 3 pret 1, tad es ņemšu 3 šito, pilno to dāru. Ar šprits un otram 1 tikai. Vienīgi tur nav tik ļoti precīzi jābūt. Noliksim salvetītē. Labi, viņš mistē špricīt, gulēt. Nespiedīsim, aiztaisīs ciet, jo es nezinu, vai pietiks. Tagad 1. Tā, tad noliks. Tad tagad vajag puļu, kur es dabūšu. 1 hour later. Nevarēju atrast, tad es vienkārši paņemšu mazo skrūgriezi. Es pabārs tagad tā slaucam nost. Varam spērēt, tikai tad vajag lupatiņu. Lai viņš bišķi tad pažūst, vienīgi man ir vēl palicis, var teikt, padaudz, jo tur diezgan minimāli tad vajadzēja. Es tur paņemšu trauciņu tad savu. Vienīgi, ja jūs gribēsiet redzēt to, rezultātu gatavo, jūs varat tur Facebookā vai Instagramā, šitai būs viņš tieši publicēts, kāds ir viņam rezultāts. A few minutes later. Tā, tagad varam ņemt un slaucīt nost tos palikušos. Rekudiet. Tad noslaucīja. It kā šis ir matētais. Tā kā tas osmo. Vienīgi es nezināju, kāds viņš bija, vai viņš ir spīdīgais vai matēts. Šis sanāk matēts. Ok, tad it kā nav tik traki nav. Noņemšu cimdu. It kā pēc sajūtas ir savs viņš. Viņš ir ātras žūstošs, tad viņš ātri nožūst. Un vienīgi tas ir viss sasmērēts. Tiksimies tur, kad viņi sažūs viss. 1 day later. Visi ir sažujuši. Rekur ir tas pirmais paštaisītais vasks. Rekur ir Paint Eco, rekur ir Osmo un rekur ir Rubio. Visi ir sažujuši 24 stundā. Vienīgi bišķi ilgāk par 24 stundām. Bet galvenais, ka ir sažujuši viss. Sasūkušies tā, lai viņi skaram ir. Tur vienā pusē ir 1 kārta. Un otrā pusē ir kā 2 kārtas. Tas ir tiem 3, kā pamēģināt. Ar šitām 1 kārta paliek, jo tur rakstīts, ka 1 kārta tikai vajag. Un mēs redzēsim, kāda atšķirība no 1 kārta no 2 kārtiem. Un mēs notestēsim, vai viņi ir labs priekš tādiem cenām tur katrām. Rekur ir, es sakārtoju visu secībā. Tur, rekur ir tas paštaisītais vasks, Paint Eco, Osmo un Rubio. Tādā secībā viņš ir. Mēs sāksim ar tiem dzērieniem un ko tad tiem plankumiem, ko veido. Tad mums būs kola,
alkohols, tikai tur nedzeriet tādu. Karstais un augstais ūdens. Un tad mēs redzēsim, kā viņi reaģē. Kā reaģē no tiem vaskām tur. Un pēc tam otrpus paņems. Tur būs pusstundu, tas ir 30 minūtes, un varam liet jau virsū. Bišķi pa lielu plankums, bet tas nekas. Kafiju. It kā tagad viss kārtībā. Tagad tur varam likt 30 minūtes. Many tic-tacs later. Pusstundu pagājis, un tu tagad var noslaucīt nos un redzēsim, kaut kas mainījies vai nē. Bet tik daudz salvets jāņem tur. Mēs redzam, ka rekur ir rezultāti. Vienīgi, es domāju, ka nekas nebūs, bet tur ir diezgan atšķirība var redzēt tur. Reku paņemsim pirmo, to vask paštaisīto. Rekur ir bišķi redzēt plankumu. Rekur ir no augsta ūdeni, rekur ir kola var redzēt, rekur ir tā kafija, rekur ir tas no alkohola, bet no karsta ūdeni var būt tas, bet tur baigi minimāli, ja šitas ir karstais. Bet tā, principā šitām var redzēt visu tur, kā reaģē. Tagad Paint Eco, rekur ir Paint Eco. Rekur var redzēt augstais ūdens, diezgan redz. Rekur ir kola, var redzēt plankumu. Rekur kafija, vienīgi tur ir bišķi līni ierkud pāraizlēji, bet var redzēt šitā. Tad ir alkohols, var redzēt bišķi arī. Un karstais ūdens, šitā daudzreiz vairāk redz. Viņš ņem viss tur. Pusstundu tur. Bet tā, kaut kādās vietās tā minimāli ir. Tagad Osmo, rekur ir Osmo. Var redzēt augstu ūdeņu ļoti labi, kafiju var redzēt ļoti labi. Karstais ir brīnumaini, kaut kā ļoti redzams, ko var redzēt ļoti labi. Tie divi tā, tikai vienkārši kā rīns, bet šitie jau līnija var redzēt. Ko kola var redzēt bišķi, un alkohols bišķi var redzēt, bet var just, ka viņš ir spurains. Bet tā, Osmā tur baigi redz kaut kā. Un rekur Rubio. Rekur ir augstais ūdens, var redzēt. Rekur ir kafija, rekur kola, vienīgi tur neredz. Ļoti minimāli, bet bišķi redz. Rekur ir alkohols, arī ļoti minimāli redz. Rekur ir karstais ūdens, redz bišķi tur, un tur tā. Vienīgi, kurš vismazāk ir, tur, no visiem tur, no pirmiem kārtām tas ir. Kā es redzu, ka Rubio tur izskatās kā mazāk, bet, visiem cietiem vaskām eļļām būs tāda problēma tur, kā plankumiem viss, bet tur vienkārši apskatīties, cik lielu tu redz no pusstundu. Tas ir rezultāts no pirmo kārtu. Un tagad mēs paņemsim tiem trijiem otro kārtu un redzēsim, vai kaut kas vēl izmainās no to Rubio naču. Mēs noliksim tā tur, paņems uzlīmi, pielīmēsim, lai zina, kurš ir kurš. Vienīgi tur man jāiet pakaļ karstam ūdenim vēl, un tad vadēsim uzsākt. Teku tieši gatavs. Kafija. Vēl viss salikt. Priekā. Forši augsts ūdens. Bet tagad tad gaidīsim atkal pusstundu un tiksimies, kad būs gatavs viņu. Much later. Tā, kas atpakaļ es. Tagad atkal jāslauc nost. Rekur ir saslaucis. Vienīgais bišķi vēl ūdeni. Paņemsim pirmo vasku. Var redzēt, kola tur ir tas plankums, augstais ūdens, kafija, karstumu, vispār neredz brīnumaini kaut kā. Un alkohols. Es teikšu, šitie baigi, bet karstums vispār nav brīnumaini kaut kā sabrīnoja. Šitie var teikt apmēram vienādi, bet karstumu varēja bišķi redzēt, man liekas. Bet es teikšu, karstumā šitas paštaisītais vasks ir ļoti labs kaut kā tur. Paint Eco. Rekur ir augstais ūdens, šitā kola jābūt, šitā ir kafija, šitā ir jābūt karstais, vienīgi kaut kā neredz. Vienīgi tur var just bišķi, bet neredz tādu plankumu. Rekur ir alkohols. It kā tur vienādi izskatās ar to vasku, tā apmēram. Rekur ir augstais ūdens, tur baigi redz, šitā ir kola, tur var redzēt.
kafiju nenormāli redz. Šitai ir karstais jābūt. Vienīgi tur ir bišķiņ. Šitai ir viskijs. Kas tāda osmo? Nav tik labs vai tad tur? Bet viņi apmēram bija vienādi tur. Kaut kā tas ir brīnumaini. Bet šitiem vaskam tur karstumam nekas nedevās. Apmēram vienādi ir tur. Tikai tur karstumam tur kaut kā nekas nebija. Un vienīgi tālāk mēs ko darīs. Mēs testēsim skrāpējumu. Tikai jāatnes rubio. Načup rubio. Nu šīs ir otrā kārta, mēs apgriezīsim otrādi. Vienīgi nav mitrumiem, tur veidos purainumu. Reku plasmasas šitiem, vienīgi tas spuncerēts nevien, un reku ir flakons. Un mēs tā kā tur uzliks viesu, ies riņķi tur, vai kaut ko tur, lai viņš kā skrāpējās. Un skatīsimies, vai ir līnijas veidojās, vai nē. Mēs sāksim ar vasku. ASMR, tā, mēs uztaisījām to, vienīgi paņemsim pirmo vasku. Tur bišķi var redzēt, tur visvairāk bija kā no flakona. Tur paņemsim nākošo Paint Eco. Nu šitā nevar redzēt, bet tur skrāpējumiem ļoti minimāli. Tas ir diezgan labi, jo šitiem jābūt paredzētām. Šis ir kā virtuves visvairāk, bet šitos arī var izmantot. Kaut kāds dēlišs vai ko. Osmo. Ar skrāpējumiem tur var teikt vispār nav redzami. Es vispār neredzu viņus. Tas ir ļoti labs osmo tur viņi. Rubio. Tur arī baigi neredz kamerā, bet var redzēt to skrāpējumus, bet minimāli tur. Ar skrāpējumiem pašlaik osmo visvairāk. Bet paņemsim otru pusi ar tiem diviem kārtiem tur. Turpinām. Tā, reku, tas paštaisītais. Šitā tur, var teikt, ļoti minimāli. Tur baigi neredz. Paint Eco. Paint Eco tur arī minimāli. Ļoti minimāli. Osmo. No tur skrāpējumiem tur viņam tur nav vispār. Tur osmo ar skrāpējumiem ir ļoti labi. Kā ar osmo tur ar skrāpējumiem viņš ir ļoti labi tur. Tikai tur ar karstumām tur nav. Bet tas ir pirmais kārts tur. Un šis ir otrais jābūt. Un tas ir it kā viss no šitiem. Varam atgriezties tur atpakaļ. Ko mēs uzzinājām jaunumu? Nu, mēs uzzinājām, ka tur, ka viņi kaut ko atšķirās. Nav tā, kā tur vienādi ir. Tur kaut kas atšķirās. Un vienīgi tur gandrīz vai, ir vienādi, bet ļoti minimāli tur citiem. Un visvairāk ir Rubio, kurš vismazāk ir. Bet vienīgi, rekur, kas tur ir. Viņi nav, visiem citiem vaskam nav paredzēts šitādiem, kā atstāja pilnībā. Tur visi būs tādi. Tur tikai kāds ir, tikai atšķirība tas, kā, cik viņi tādi, izturīgi bišķi. Bet, viņi nav tādi, kā paredzēti. Tur skrāpējumiem un šķidumu, šķidumu visvairāk, kad atstāja. Viņiem nav tādi. Tas vienkārši, lai zinātu, kā viņi reaģēs un ko. Bet tā tur, viņi vienkārši domās, ka, ja uzlai virsū, un tad viņi noslauc uzreiz, ka ne kaut kāds tur 20 pusstundu un stundu tur atstāja. Tad, protams, tāds būs. Bet, tur labs viss. Tur nekāds sūdzības nav par tiem visiem. Tie visi ir labs. Tur tik osmo, kā ir mazāk skrāpējumiem. Šitām ir, kā šķidrubām skrāpējumiem minimāli. Paint Eco un Paint Eco ir mazāk redz nekā paštaisītais, bet tie ir labs viss. Nekāds pretenzijas nav, un tas ir vispār tiem vaskām uz redzēšanos. Cik garšīgs ūdens.